Ar mērķi stiprināt Latvijas iedzīvotāju saikni ar dabu, sasaistot izpratni par ainavas kultūrvēsturiskajām vērtībām ar dabas daudzveidības aizsardzību, Latvijas dabas fonds realizē projektu ar nosaukumu Ainavas runā, kura ietvaros tiek organizēti vairāki pasākumi, un viens no šādiem pasākumiem bija talka, uz kuru prāvs strādāt gribētāju pulciņš bija sanācis Lēdurgas dendroparkā. Konkrēti Lēdurgas dendroloģiskā parkā Latvijas dabas fonds jau vairākus gadus sadarbojas ar šo parku un veica kādas darbības. Mēs izstrādājām kopā dabas aizsardzības plānu un šobrīd arī atsevišķi dabas aizsardzības plāna elementi tiek ieviesti dzīvē. Visi Lēdurgas dendroparka talcinieki tika sadalīti vairākās darba stacijās, kurās viena atbildīgā vadībā tad arī tika paveikts nepieciešamais darba apjoms. Visas stacijas ir izplānotas tādā veidā, kur ir nepieciešama vislielākā kopšana un arī, protams, kukaiņu māja un apkārt šeit no bērzu baļķīšiem likta atpūtas vieta. Tas ir atkal tāds inovatīvs risinājums, kur cilvēkiem būs arī interesanti piestāt, uzzināt informāciju, atpūsties. Ja kukaiņu māja un informatīvā atpūtas vieta ir tādi darbi, kuru rezultāts jau būs redzams pavisam drīz, tad ilgāks laika posms paies līdz Lēdurgas dendroparka teritorijā daba pati saviem spēkiem ar nelielu cilvēku palīdzību izveidos kādu pavisam interesantu un unikālu objektu. Pirmkārt, darbiņš bērniem un pieaugušiem, bet otrs ir, kā mēs skatāmies uz lietām. Mēs paplašinām skatu punktu. Nevienmēr tas, kurš ir gāzies, kritis vai kaut kādā veidā nav standartā, ko vēl mēs varam izdarīt, izņemot sagriezt malkā. Un šis vītols pagājušajā gadā bija nolēms viņu sazāģēt malkā, bet mēs viņam iedāvām iespēju. Viņu tikai izgriezām apakšā tādu namiņu, mēs varam ieiet apakšā. Un vasarā, kad viņš saplauks, pirmkārt, tagad viņš visu būs pūpolos tulītās. Un vasarā, kad viņš saplauks un zaļš, tad var ielīst, un tā ir tāda bebra māja vai lāčāla vai kas, bet karstā vasaras dienā sanāk tāds paviljons. Un tad plāns, un šodien mēs apspriedāmies, izlēmām uzliksim bloķus, soliņus, un tad tādā karstā laikā būs lapenīte, kurā, būvējot lapenīti, mēs saprotam, ka tie pāris tūkstoši, kas jāiegulda. Šeit būs dabiska lapenīte, un mēs sakopsim vītolu un iedosim viņam otru iespēju kā kokam, kurš ir izgāzies, bet ir cīnītājs. Tas tā ar visiem kokiem šitā var izdarīt, vai tur ir jābūt tādiem apstākļiem jāsakrīt, kad tas koks vēl ir spējīgs kaut ko ņemt no tā zemes? Kokam jābūt drošam, tāpatās, ja mēs koki, kas ir sākuši lūst, gāzušies vai plaisas, vai vienmēr cilvēku dzīvība un drošība ir pirmais, ko mēs skatāmies. Šajā gadījumā izvērtējot, viņš ir sadūries ar zariem zemē, tur viņš arī apsakņojās. Šajā gadījumā viņš bija drošs, viņš var palikt, viņa var līst bērni. Jā. To zāģēsi? Tas ir baigi lielais. Varēs? Labi, cīnies. Bērni cīnās, taisa savu māju. Mēs saknes apbērsim vēl ar zemi, sastādīsim efejas, saaugs no vienas puses, no otras puses piestādīsim kādus, un būs tāds parkā arhitektūras elements, kuru ir izveidojusi daba, un mēs tikai kā dārznieki, jeb parka kopēji esam to pamanījuši un novērtējuši. Un pēc tam jau jābrauc cilvēkiem skatīties, kā viņš vasarā izskatās. Vēl viens elements, kur ir vērts atnākt uz šo pusi dīķim pāri upītei, lai kaut ko redzētu, ir egle, bērs, spīlādes, reti krūmi, kas zied, bet ir arī lāčala, kuru var ieraudzīt un var ielīst. Lāča vai bērniem jau iztēlē. Galā bērni varēs noslēpties no vecākiem, ja grib. Var noslēpties, var ielīst, pabučoties 9. klases skolnieka ekskursijas laikā un iespējas daudz un dažādas. Šāda talka ir tikai viens no pasākumiem, kuri tiek aizvadīti Lēdurgas dendroparkā, jo jau pavisam drīz aprīļa beigās, ieskandinot vasaras tuvošanos un vēl vairāk atmodinot pavasari, norisināsies vai ikvienas sievietes sapņu pasākums – Valpurģu nakts. Mums ir mērķis šajā vietā tiešām dvēseliski tādiem līdzīgiem cilvēkiem noorganizēt pasākumu ar mūsu vietējo folkloras kopu putni, sadarbojoties un dejotājiem sadarbojoties, iedancot to pavasarī, iedziedāt to pavasarī, naktī zvaigznēs, noskaitīt Latviju tautas dziesmas, kurināt guni, vārīt zāļu tēju, raganu vīru
Un tādā veidā, teiksim, to enerģiju iekustināt parkā, lai parks jūt, lai putni jūt, koki jūt, ka mēs cilvēki nākam ar savu enerģiju un ka mēs esam draudzīgi. Bieži vien ikdienas steigā mēs nepamanām to skaisto un unikālo ainavu, kas ir mums apkārt. Vai tā ir pilsētvide, plašie Zemgales tīrumi, Latgales ezeri vai Vidzemes kalni. Un tieši pateicoties ainavai mēs varam novērot to, kā laikam ejot ir mainījusies mūsu pašu dzimtene. Ainava ir tā, kas viss vieno. Un, jo ainava ir kultūrvēsturiska vērtība, mēs varam skatīties, kā Latvijas ainava ir mainījusies, piemēram, pēdējo 80 gadu laikā. Mēs īpaši Latvijas dabas fonds raugās uz ainavu kā uz dabas daudzveidības veidotāju. Un tādēļ mēs aicinām cilvēkus ieskatīties ainavā sev apkārt. Latvijas dabas fonds, Lēdurgas dendroparks un Krimuldas novada pašvaldība izsaka lielu pateicību visiem, kas nenobijās no drēgnajiem un vēsajiem laika apstākļiem, lai dotu savu ieguldījumu un pieliktu roku Lēdurgas dendroparka attīstībā un dažu jaunu apskates objektu tapšanā.